Mums ir tas gods stādīties priekšā kā Rīgas līgai šajā pirmajā epizodē, kuras sākumā mēs vēlētos iepazīstināties. Čau, Rolands. Es esmu Mārtiņš. Es esmu Rolands. Un es esmu Mārtiņš. Un jā, un kā jau jūs varējāt izlasīt mūsu promo sākumā, patiesībā šajā raidījumā tiks aplūkots ļoti plašs spektrs ar visdažādākajām lietām, kas notiek, kuras mēs nejauši noķeram, kuras varbūt mēs izprovocējam, kuras varbūt mēs pat neiestudējuši, bet esam sarunājuši, vai ne? Kā īpašie viesi, piemēram, izdomājuši kaut kādas interesantas intervijas, dažādus jautājumus, veidus, kā sadarboties ar skatītājiem. Protams, arī mēs ņemsim vērā to, ko jūs ierakstat dažādos komentāros, vai arī atsūtat mums, teiksim, uz e-pastu. Mēs izmantojam ko? Kā Gmail. Gmail kā Rīgas līga, Rīga līga, angliski. Bet, YouTube būs vienkāršāk. Twitterī private message atsūtiet. Ja Twitteris. Gulēs? Gulēs. Apnik. Pastāst tu kaut ko. Nē, man baigi uztrauc jautājums, vai mēs liekam tos pīkstuļus, ko mēs lamājamies. Jā, un tā, ka mēs teiksim, te būs pīkstuļi. Tā kā mēs pieņemam arī to, ka 12-gadīgi bērni skatīsies mūsu šovu. Un tāpēc uz būs kaut kāda īpaša skaņa. Jā, tāpēc, mēs vienkārši nevēlamies, lai mēs redzētu mazas meitenītes ejam. Es esmu redzējis personīgi, mazas meitenīti iet pa centru, viņi nolamājās tā, kā tāds vecs atvaļināts desantnieks. Šausmas. Trīsstāvīgo. Rītīgi, tam. Un mums tas nepatīk, tāpēc mēs negribētu būt vaininieki, vai ne? Bet vispār mēs nebūsim vulgāri un mēs daudz lamvārdus nelietosim. Jā, šis nav tāda tipa šovs. Jā. Tā doma jau pavisam vienkārši. Vienkārši to ikdienu noķer. Es esmu baigi iebraucis, baigi atkarība no visiem YouTube video. Teļuks vispār nav. Es televizoru nemāku pat ieslēgt, godīgi sakot. Es nezinu, tur stāv kaut kāds pultis, kaut plasmas, nezinu, mamma skatās kaut ko. Televizors ir tik pagājuši gadu? Nē. Nevis pagājuši gadu, bet pagājuši gadsimtu. Kaut kāds 2000 kaut kāds gadu. Jo televizors, es tur filmu pat nevaru nostīties. Es nevaru iet čurā, kad es gribu, es nevaru iet uz virtuvi, kad es gribu, es nevaru iet pīpē, kad es gribu. Reklāmas ir tik garas, ka es viņās aizmiegu un es filmu vairāk neredzu. Toties internets, YouTube, tā ir jaunā televīzija. Tāpēc Latvijā nekas tāds nav redzēts, tāpēc gribās pašiem kaut kādu tādu action paķert. Tādu nevis raidījums ar scenāriju, ne tā kā šovs ar tādām jau atrunātām frāzēm, kur visu 3., 4. reizi, šito mēs filmējam 1. reizi. Šitā nav tā kā jau kurā, ja? Jā. Okay. Scenārijs nav lapiņas, nav mums. Lai mums palīdzētu visu to attīstīt, droši rakstiet visās komentārus, ko jūs paši kaut kāds idejas, ko darīt, ko nedarīt. Nē, darīsim mēs, ko mēs gribam, teiksim, bet varbūt tā kā mēs arī vēlēsim. Nē, mēs sadarbojamies ar tevi skatītāju. Mēs sadarbojamies, bet teiksim... Reāli mēs darīsim, ko mēs gribam. Nē, jūs jau varat rakstīt, bet mēs darīsim, ko mēs gribam. Nē, nopietni, teiksim. Ja jūs gribētu dzirdēt kādu viedokli vai ne, ko mēs par to domājam, vai jūs varbūt vēlētos redzēt kaut kādu crazy lietu, ko mēs izdarām, ko mēs varbūt paši neesam iedomājušies, par ko mēs šaubāmies, jo mēs zinām visu, mēs darām visu, ko mēs gribam. Droši, komentāri, Twitteris, Gmails, draugiem, Facebook, visi tie šausmīgie portāli. Es mums varētu pateikt savu numuru, bet labāk ne. Es varu pateikt. 555 4 2 kaut kā tā. Varam sākt intervijas taisīt? Es nezinu, man gribās kūleni apmet. Ko tev gribās? Kūleni apmet. Apmet? Es baidos, ka es tev ķeršu, davai, es tev ķeru. Es tev stāvēšu priekšā. Nē, ai. Davai, met kūleni. Uz leju. Jā. Apmēram tā. Spontāns idejas. Viss notiek uzreiz. Jūs izklaidē, mēs ķersim Rīgu, mēs ķersim dzīvi. Labi, viss šodien.
Pagaidām. Nē, vēlāk būs vēl. Jā. Čau. Jūs daudz, ne. Kroči tā, ir plankings, jā, plankings novecos. Mums jau, kā sauc to, 1000 komentāros. Jā. Komentāros Kumārs 1000 šāds lietotājs teica, ka plankings novecojis, tagad modē rollings. Bet mēs viņu esam apsteiguši. Mēs nesakojam tai sabiedrību plūsmai, mums kaut kas jauns. Nē, labi, īstenībā tas arī ir nošpikots, jā, bet varbūt, ka jūs nezināt no kā, tāpēc, ir tāda kustība kaunīgs, jā. Jums, piemēram, maķīte izsniedz, iedod saldējumu, un to radziņu, augšākais saldējums. Jūs viņu, tā kā jums viņu dod, tad jūs viņu paņemat šitā te no augšas ar roku, tad mēs tūlīt maķīti aiziesim pamēģināt. Davai. Dāmas un kungi, šis ir pirmais kauninga izmēģinājums Latvijā. Jā, tur varēs griezt tā, kā visu šo te mēdīšanu. Šodien Rīgas līgas īpašais viesis Edavārdi ir cilvēks, kurš repu spēlē, vēl joprojām darbojās, ir iegūst lielu popularitāti un ir kļuvusi bez mazliet par vienu no tādiem būtiskākajiem smagsvariem mūsu vietējā hip-hopā. Un tādēļ mēs vēlamies piedāvāt top 10 ieteikumus jaunatnē no šī hip-hop mākslinieka Edavārdi. Lūdzu, un sāksim top 10. 10. ieteikums. Tātad, nekad nepīpē bez filtra un nedzer no kakliņa. Tālāk, 9. ieteikums. Lai izskatītos stilīgāk, velc saulesbrilles. Ieteikums. Vienmēr atzīst to, ka tavai draudzenei ir taisnība, lai dabūtu seksu. Jā. O jā. O jā. Virzamies tālāk. 7. Lāk, jāiet. Priekā. Paldies, ka atnāc. 7. ieteikums. Priekā. 7. ieteikums. Iedzer. Repa spēle reizēm grūta. Tas ir ieteikums? Jā. Kā tas darbojas? Nu, tas ir tā kā... Viņam arī dziesma tāda. Jā, Tas ir ieteikums un arī brīdinājums patiesībā. Patiesībā tas ir brīdinājums, jo, Tas jau ir brīdinājums, jo kā es agrāk minēju, es arī iesaistījos šajā spēlē, vai ne, un tādi cilvēki kā es ir bijuši ļoti daudz, vai ne. Bet tomēr viens no 100 gadījumiem tikai ir kaut kas vērtīgs, pārējie 99. Nu, tā ir tāda Pokemonu vecuma slimība, kas, diemžēl, jāizslimo. Vai mums ir vēl kāds ieteikums? 6. tagad, jā? Laikam. Sanāk, 6. Ok, šitais ir ļoti svarīgs. Tātad, lai multifraktāļu diferenciālu vienādojumu savienotu kopā ar kosmisko apziņu, labāk šitādā gadījumā ieskatīties savā būtībā un karmiskajā ciklā, lai saprastu to, ka aplis ir tā kā bezgalība un savienojoties kopā diviem gaismas stariem veidojas 3. 5. Tā, 5. Tagad jau vajag tāds svarīgāks, vai ne? Kaut ko svarīgi, kaut ko. Jā, tagad jau vajag kaut ko iz dzīves. Par ģimeni. Kaut ko, Par darbu, par dzīves vērtībām. kaut ko tik būtiski, ka to varētu ielikt jaunajā un vecajā darbā pat. Nu, tad tas ir tāds kā klasika, vai ne? Saistībā ar ģimeni. Lietojiet prezervatīvus. Jā, lūdzu. Man negribētu tos. Prezervatīvus. Nu jā, mēs jau viņus varam lietot. Bet ziniet, Izmantojiet prezervatīvus tā kā... Višķīt aizem. Kas interesē? Nu jā, ko tur vēl var? Nu, prezervatīvi jā, bet, nu, ziniet kā, nu, es nesen... Tu tam nepiekrīti? Nu, es tam piekrītu, jo es nevēlos noķert kaut kādu gonorēju vai sifeli. Taču, es šodien ziņās lasīju, ka Latvijā ļoti strauji samazinās iedzīvotāju skaits, tāpēc mums laikam būs jānes upuris. Un veikalā pie Letas vai aptiekā uz tiem prezervatīviem, nu, neskatīsimies tā ļoti.
Nu tā, meitenēm atkal tas tāds, kas tas bija 6. jā, vai 5. ieteikums? Nē, tagad būs, tas bija 5. Tas bija 5. būs 4. Un, teiksim, ieteikums 5. un viena puse ir meitenes, ja jūs gribat bērnus, jūs varat caurdurt prezervatīvu ar adatu, to var izdarīt tā, lai nepamana, vai ne? Tad Džeks būs jūsu vismaz tuvākos 20 gadus. Ja ne garīgā ziņā, tad vismaz alimenti līdz 18 gadiem. Ja tas nav viņa bērns, tad to nesakiet līdz 18 gadiem. Un ja jums sanāk, ka ir vairāki Džeki, kas jums maksā alimentus par vienu un to pašu bērnu, tad, ja tu tā izdari, tad tu esi biznesa sieviete, jā? Tad tu esi tā kā, tu esi to izdarījis, jā, tad tu, Latvijas ekonomikas sildītāji. Tālāk, 4. Tagad pīstam 4. Tas bija 5 ar vienu pusi, un tagad 4. ir, neēd zeltaino sniegu. Neēd zeltaino sniegu. Tagad es saprotu, ka ir, tā kā visādas dabas parādības, vai ne? Bet visdrīzāk tuvākos 100 gadus, pat ja būs atmosfērā visādas vielas, tad zeltaino sniegu tā kā, tam būs cita izcelsme vienmēr, vai ne? Un neēst zeltaino sniegu, neēd to. Jā. Tātad 3. ieteikums no Edavārņiem. Pērciet latviešu reperu albumus, jo mums vajag naudu, lai mēs varētu dzert, lai mēs varētu iedzert un atpūsties pa brīvdienām, jo mēs arī gribam dzert, vai ne? Un mēs parasti dzeram shot kafē, un mums vajag to naudu, lai varētu iet uz shot kafē. Numur 2. Ja kādreiz tev gadās, teiksim, būt kādā svarīgā amatā, kā piemēram, būt par prezidentu, vai ne, un, teiksim, ir pēdējās 5 dienas, un ir tā, ka tev tas reitings nepārāk, un visdrīzāk tevi neievēlēs vēlreiz, vai ne, un situācija izskatās diezgan tāda, sūdīga, it kā ir, vai ne, bet tādā situācijā atlaid Saeimu. Un viss būs labi, vecīt, atlaid Saeimu. Viss kārtībā. Jā. Protams, tas diemžēl nestrādā uz to, ja tu esi kaut kāds tur firmas īpašnieks, vai ne, un tu nevienam nepatīcis, un ja atlaid visus darbiniekus, tad tas tā nestrādā. Tas tikai strādā, ja tu esi prezidents, tā kā tas tāds draudzīgs ieteikums. Tas strādā, vai ne, un tādā garā. Un, ja teiksim, un pēc tam, ja ir vēl tāds papildus ieteikums, ja drīzumā ir vēlēšanas un tu viņas negaidīji, ka būs vēlēšanas, nevis uztais jaunu partiju, bet apvienojas ar kādu citu partiju, un tas būs Zaibis. Un tagad? Un tagad numur 1. Numur 1, Edavāra top numur 1. Okay. Vissvarīgākā lieta. Tātad, ja senčs nekur nelaiž, parāda viņiem savu liecību, iztīra dzīvokli, uztais kādas romantiskas vakariņas saviem vecākiem, kādu vīniņu nopērts, vai ne, ko vēl, atstāja kādu piecīti pie televizoru vai kaut ko tādu, tu jau zini, teiksim, un tā, dari to visu, un nopērts, zem spilveniem noliec prezervatīvus, vai ne? Pārdurts. Arī, ja tu gribi ierēt. Ja viņi arī pēc mājas iztīrīšanas, pēc tā piecīša, pēc vispārējā neļauj nekur iet. Jā, un pats svarīgākais, izdari to visu, un pats svarīgākais, nenogalini viņus. Un tad beigās viss būs labi. Tā kā, tas arī ir Edavārda top 10 laikam. Gandrīz vai top 15 sanāca kopā ar visiem iespējamiem ieteikumiem. Papildus ieteikumiem. Jā, un ar to arī noslēdzās šī raidījuma sadaļa. Īpašā viesa top 10. Sākam, paldies, Edvārds. Klausieties, Edvārds. Var mani var atrast internetā, klausieties mani. Jā.